Esiet sveicināti! Šī ir rubrika par suni bez filtriem, kur mēs runājam atklāti un godīgi par visu īsto, par priecīgo, reizēm arī skumīgo un patieso, par dzīvi kopā ar mūsu suņiem. Šodien pie manis studijā viesos Karolīna Zirnīte, veterinārā ārste ar specializāciju onkoloģijā, brīnišķīga suņu saimniece un arī suņu audzētāja. Sveika, Karolīna! Sveiki! Mīļš, paldies, ka tu atnāci pie manis šodien ciemos. Tā nu dzīvē ir sanācis, ka es ar daktari Karolīnu esmu pazīstama, diemžēl ne caur to patīkamāko pieredzi. Neesmu gan par to publiski un skaļi nekad līdz šim nevienu runājusi, bet tā ir tiesa, ka arī viens no maniem 3 suņiem, viena no manām 3 suņu meitenēm, ir saskārusies savā dzīvē ar onkoloģiju. Par to gan mēs noteikti parunāsim nedaudz vēlāk, kura ir šī suņu meitene, ar kādu veidu un kā tas beidzās. Bet vispirms es vēlos, Karolīna, tev pajautāt, kā tu nonāci līdz veterinārā ārsta profesijai un arī specializācijai onkoloģijā? Manā ģimenē vienmēr bija suņi. Mana vecmāmiņa nodarbojās ar suņu audzēšanu arī. Un tā es ļoti daudz redzēju gan dzemdības, kucēnu audzināšanu, visu kaut ko. Un vienmēr likās, ka sunim ir jābūt ģimenē. Es nevaru iztēloties savu dzīvi bez suņa. Un tad tiku pie sava pirmā krievu toja, jo tad bija kaut kāds bums, ka viņa bija baigi modē. Atceros. Pirms kādiem 15 gadiem. Un es mācījos 8. un 9. klasē, un es gāju ar viņu uz vakcināciju. Nelielā klīnikā Rīgā, pat neatceros īstenībā, kur tas bija. Un viena daktare mani tā iedvesmoja, viņa likās tik tāda cilvēcīga, ļoti jauka, iejūtīga, ka man likās, šī profesija ir ļoti tāda skaista, un tad viss es izlēmu, ka es būšu veterinārā ārste. Nekad nepārdomāju vairs. Brīnišķīgs stāsts. Un tas arī, man liekas, ir tāds kolosāls sirdsmiers, ka tu jūties, es atradu savu, ka tā kā nebija vairāk vai jāstaigā pa dzīves līkločiem līdz nonākt, bet ieraudzīju, satiku un sapratu. Tātad sirds aicinājums. Jā, jo man likās, ka vienmēr gribu būt saistīta ar dzīvniekiem, bet interesēja arī medicīna, bet domāju, cilvēku medicīna kaut kā tie. Likās, ka negribas ar cilvēkiem strādāt, īstenībā attapos pie tā paša, ka ir jāstrādā ar cilvēkiem. Jā, jo tomēr darbs ar dzīvniekiem tikpat labi var aiziet varbūt kinoloģijas virzienā, var suņu skaistumu kopšana, var sports, bet tomēr medicīna visnopietnākais no mūsu suņu pasaules profesijām. Un onkoloģija, tas bija kaut kāds tāds neapzināts lēmums. Tā sagadījās, ka mums Latvijā nav daudz to speciālistu, bet tās dzīvnieki ar šīm slimībām ir. Un īsti nav, kur viņus aizsūtīt, jo cilvēki paliek arvien tādi advancētāki. Viņi grib kaut ko darīt, viņi grib ārstēt. Jo kādreiz bija pieņemts vienkārši, viņam ir vēzis, visu viņu vairs nevar ārstēt. Tad tagad cilvēki prasa, ka viņi grib kaut ko. Un tad man ieteica, manā darba vietā mums tāda prakse pieņemta, ka katrs uz kaut ko specializējas vairāk, lai mums būtu tā kā labāks tas komandas darbs, ka katrs ir speciāls savā jomā. Un man piedāvāja, vai es negribētu onkoloģiju, jo bija pacienti, bet nebija, kuriem viņu ārstēt. Un tad es piekritu un aizbraucu uz kursiem, man ļoti iepatikās un mani iedvesmoja tālāk tieši mani pacienti, kuri nāca. Un viņi bija ļoti jauki, un es viņiem ļoti pieķēros, un man likās, es gribu viņiem palīdzēt, un tā es arī izlēmu to mācīties. Un arī es personiski saku paldies par šo tavu lēmumu, jo arī tas mūsu dzīvi ļoti ietekmēja un savā ziņā arī mainīja. Paldies! Vai mūsdienās onkoloģija suņiem, protams, arī kaķiem, bet šodien vairāk gan par suņiem, vai tā ir bieža diagnoze vai arvien biežāka? Kā tev ir darbā praksē, vai tu saskaries arvien biežāk ar šo diagnozi? Pēc statistikas katrs 4., katrs 5. dzīvnieks, kaķis suns slimos ar onkoloģiju. Tas ir 20–25% dzīves laikā, tā kā man šķiet tas ir ļoti, ļoti izplatīti. Otrs jautājums ir tas, vai tas vispār tiek diagnosticēts. Un, tā sakritība ir tāda, ka jo ilgāk mēs dzīvojam, gan cilvēki, gan dzīvnieki, jo lielāka iespēja viņiem ir
saslimt ar onkoloģiju. Tāpēc loģiski, ja mums dzīves kvalitāte uzlabojas, mēs dzīvojam ilgāk, tad tie pacienti ir vairāk. Un varbūt ir arī tendence, ka arvien jaunāki suņu pacienti mēdz saslimt, ja tomēr vairāk tas ir tā kā jau suns veterāns, senioriņš. Es personīgi neteiktu, ka es būtu pamanījusi, ka baigi. Nu, tā ir kaut kāda ļoti tāda neveiksmīga sakritība, ja tas ir ļoti jauns dzīvnieks, bet tas nav bieži. Un runājot vēl par statistiku, konkrēti jūsu klīnikas un tavu statistiku praksē, kuriem onkoloģijas veidiem suņiem tu saskaries visbiežāk šogad Tie laikā? ir kucītēm piena dziedzera audzēji, varbūt tas varētu būt numur 1. Un tam vajag pievērst ļoti lielu uzmanību, jo ir ļoti tādi kaitīgi mīti iesakņojušies, ka var vērot un pagaidīt, ja augsts, tad operēt. Tas pēc jaunākajām vadlīnijām pilnīgi noteikti nepareizi. Ja jūs attaustat suņa meitenītei piena dziedzeros kaut kādus bumbulīšu sabiezējumus, viņi ir noteikti jāoperē. Jo tur ir saistības starp izmēru un to, vai viņš būs labdabīgs vai ļaundabīgs. Ja viņš ir līdz 1 centimetram, mēs viņu izoperējam, ir liela iespēja, ka mēs izārstējam un viss būs kārtībā. Ja viņš aug virs centimetra, tur būs jau būs jautājumi, jāsatraucās. Tas nozīmē to, ka kucīšu saimniekiem ieteicams būtu preventīvi ik pa laikam pārbaudīt pašiem? Jā. To var paši izdarīt, taustot, vienkārši kasot vēderu, iztaustot visus piena dziedzerus. Labi. Un vēl par biežākiem otrs laikam būtu visādi ādas veidojumi, jo tas arī ir tas, ko saimnieki pamana paši. Dažādi, tur arī labdabīgi, ļaundabīgi, bet uz ādas viss, kas ir redzams, bumbulīšu pumpiņas, viss kaut kas tāds. Un runāt vēl atgriežoties par piena dziedzeriem, vai tur arī ir iespēja, ka tas tomēr ir labdabīgs? Jā, tas var būt arī ja mēs laicīgi pamanam, ļoti bieži tie piena dziedzera veidojumi būs labdabīgi kucītēm, un tur kāpēc ar to izmēru ir saistība, jo uzskata, ka piena dziedzera veidojumi var izmainīties no labdabīga, ilgstoši neko ar viņu nedarot, viņš var kļūt par ļaundabīgu, tāpēc nedrīkst atstāt un vērot. Ir labāk uzreiz. Tad faktiski visos gadījumos jūsu rekomendācija un tava būtu operēt, ja teiksim, kaut kas ir pamanīts. Ja tas ir piena dziedzerī, jā. Es teiktu uzreiz. Jā, skaidrs. Un tad, protams, attiecīgi tālāk jau diagnostika. Varbūt runājot par diagnostiku, kā parasti notiek šis diagnostikas process un cik ilgi ir jāgaida rezultāti? Ja tas ir kaut kāds operējums audzējs, piemēram, uz ādas vai tas piena dziedzera, pirms tam mēs mēģinām saprast, kas tas varētu būt. Ja tas ir uz ādas kaut kur citā vietā, var ņemt tādu citoloģisku analīzi, kas ir ļoti ātra, nesāpīga. Un dažu dienu laikā mums ir apmēram virziens skaidrs, mēs varam izslēgt kaut kādus vissliktākos veidus vai aptuveni saprast virzienu, kas tas ir, un tad domāt par operāciju. Pirms operācijas dažreiz mums ir vajadzīgs arī veikt rentgenu plaušām, lai saprastu, vai nav jau metastāzes. Tas ļoti bieži pie piena dziedzera veidojumiem, diemžēl. Ja ļoti ilgi gaida to operāciju, var jau attīstīties metastāzes. Un tad, tur ir cits stāsts jau. Ja mums rentgens ir tīrs, mēs uztaisam operāciju, nosūtam to izņemto veidojumu uz histopatoloģisko izmeklēšanu, tā ir tā kā biopsija. Bet, diemžēl, Latvijā mums ilgi jāgaida atbilde, jo speciālisti ir tik, cik viņi ir, un tā noslodze ļoti liela. 4-5 nedēļas mēs gaidām atbildi. Līdz tam jau tā operācijas brūce ir sadzījusi, suns ir atkopies. Tad mums ir tā atbilde, mēs zvanam saimniekam, sakam, vai tur viss bija kārtībā, vai kaut kas vēl jādara papildus. Tad faktiski tādi vizuālie būtu tas, kas būtu uz ādas vai šis piena dziedzeru veidojums. To mēs varam tā kā ar aci pamanīt, vai ne? Viss, kas ir uz ādas. Un attiecīgi arī jau diagnosticēt bez šīs izgriešanas, jeb tomēr. Kā tu domā diagnosticēt? Tā kā vēl bez operācijas. Teiksim, es redzu, ka tur ir veidojums, es aizvedu savu sunīti un paņemot šo te citoloģiju.
Piena dziedzeriem īsti tā nav laba metode, jo tur ir tādi veidi, kuri ļoti slikti citoloģiski var noteikt viņus, bet citur uz ādas ir, piemēram, melanomas un citi audzē veidi, kurus var noteikt. Tā citoloģija ir tā, ka ar adatiņu vienkārši iedur, suns pat praktiski nejūt to iedur tajā veidojumā. Aizsūtas laboratoriju, tās 3 dienas aptuveni, un tad mums ir... Vismaz virziens ir skaidrs. Dažreiz arī ar to pietiek. Tiešām kodē melanomai, tuklošūnu audzēm, lipomām, pietiek ar to analīzi. Jā, jo ik pa laikam es arī saskaros ar suņu saimniekiem, kuri saka, man šeit kaut kāds ne pa piena dziedzeriem, bet vispār kaut kur uz ādas, tāds kā bumbulīts, kaut kāds izaugums, nevis zemādas, bet uz ārpusīt. Tad mēs vienmēr sākam ar to vienkāršāko to citoloģiju, jo tas ir ļoti ātri, nesāpīgi. Un tas var mums jau dot kaut kādu virzienu. Faktiski, ja ir šāda situācija, tad var pieteikties pie ārsta un jau uzreiz pirmajā šai konsultācijā, jūs to varat skaidrs. Jā, to ir labi zināt, to ir vērtīgi zināt. Un tad jau tie gala rezultāti līdz precīzai diagnozē nāksies vēl uzgaidīt tās 4 līdz 5 nedēļas. Jā, bet virziens vismaz būs aptuveni jau diezgan, vai tas ir labdabīgais vai netik, jā? Bieži var pateikt, bet nevienmēr viss nav tik viegli. Dažreiz ir sarežģīti gadījumi. Jā. Vai ir gadījumi, kad jau bez analīzēm ir gandrīz skaidrs? Es saprotu, ka ārstiem nav tāds gandrīz, tur viss pēc fakta, bet diezgan jau skaidrs, ka šis tomēr ir onkoloģisks gadījums. Es par šo domāju, ka ir kaut kāds tāds mīts, īpaši, man liekas, starp suņu audzētājiem, ka labs ārsts ir tāds, kurš paskatoties no attālums, dzīvnieku var pateikt, kas viņam kaiš. Un tad ir cilvēki, kas saka, ka tas ir vēl tāds teiciens ārsts no dieva, ka viņš paskatījās dzīvnieku un pateica, ka tur ir vēzis un ka tur neko nevar darīt. Un visu mēs viņam ticam. Man liekas, ka ļoti vajag uzmanīties no tādiem kategoriskiem pārdrošiem spriedumiem. Tas ir, man liekas, tur, kur notiek tās kļūdas tieši arī, kad mēs, piemēram, pie stūres braucam pārdroši un kad mēs sākam pārāk pārliecināti būt. Tāpēc es nekad negribētu teikt, ka es 100% redzu, ka šeit ir viss slikti. Tāpēc, ka es ticu brīnumiem un visādas lietas dzīvē notiek un var paveikties. Es vienmēr ticu tam, tāpēc mums vajag kaut kādu pamatojumu, kāpēc mēs uzskatām, ka tas ir vai nav ļaundabīgs. Mums vajag tās papildu izmeklējumus. Bet ir ļaundabīguma kritēriji, pēc kuriem var pateikt, ka drīzāk tas būs ļaundabīgs. Jā, to var pateikt. Arī vizuāli? Jā. Ja tas ir veidojums, kurš ir izčūlojis, asiņo, iekaisis, sāpīgs, parasti tur mums jādomā, ka tas ir kaut kas ļaundabīgs process. Sapratu. Un tas ir uz ādiņas, bet kā ir ar diagnostiku kaut kur iekšpusē, dzīvnieka iekšējos orgānos, lai nokļūtu līdz šādai diagnozei? Es pieļauju, ka varbūt reizēm ir kāda sakritība, nejauša. Tad jautājums, vai vispār ir kādas pirmās pazīmes šiem procesiem, ka suns varbūt iekšpusē kaut kur jau saskarās ar šo nelabvēlīgo onkoloģijas gadījumu? Jā, tas ir grūtāk. Ja mēs padomājam, cik cilvēkiem vēlu dažreiz atklāja tās slimības, tad cilvēks maz jūt kaut ko, ka viņam kaut kas nav kārtībā, viņš var pateikt, bet suns, viņš dzīvo savu suņa dzīvi tāda, kāda viņam ir, un viņš nevar pateikt, ka viņam kaut kas nav kārtībā. Tāpēc tas, ko mēs varam darīt, ir kaut kādi profilaktiskie pasākumi, tas ultrasonogrāfijas, piemēram, bet, tas arī nevar ieteikt katram veselam dzīvniekam iet katru gadu sonogrāfiju, jo tas arī nevar pilnībā visus riskus novērst. Tāpēc tas būtu vienkārši vērot viņa uzvedību, vai kaut kas mainās vēdera izejā, apetītē, svaru. Vajadzētu pierakstīt saimniekiem. Mums, piemēram, klīnikā ir tāda datorsistēma, kur mēs varam sekot līknei līdz svara. Un mēs redzam, ka svars tur pamazām sāk kristies uz katru vakcināciju vai katru vizīti. Tad jāsāk pievērst uzmanību, kāpēc tā. Un saimnieks arī pats var regulāri sekot svaram līdzi, apetītē, vēdera izejai, aktivitātei un spalvas apmetojuma kvalitātei un tā. Tas nozīmē, ka svars tas ir ļoti labs atslēgas vārds īstenībā priekš mums saimniekiem. Tas nozīmē to, ka, teiksim, nelabvēlīgākajās situācijās svars nevis
nekāps, bet ies uz leju, ja? Parasti, jā. Krītās. Jā, tāpēc, ka, teiksim, vēzis, viņš patērē dzīvnieka resursus, tā kā dzīvnieks var ēst to pašu barību, tās pašas kalorijas, bet organisms iztērē daudz vairāk, lai cīnītos pret to vēzi. Un viņš tā kā arī patērē enerģiju. Es sapratu, tad faktiski tāda, no vizuālām, tā drīzāk būtu tāda, arī tev pieminētās vēdera izēja un tāda pašsajūta kopējā. Es gan zinu, ka suns spēj ļoti labi maskēt un kompensēt. Protams, dabā viņam vajag sevi aizsargāt. Viņš nevar parādīt citiem, ka viņš ir vājāks, tad viņu kāds cits nomedīs. Vai vēzis sāp dzīvniekam? Vēl tikko tā man ienāca prātā, ja viņam iekšējos orgānos, nezinu, pačamdīt, izčamdīt, vai vēzis sāp vai vēzis nesāp? Uzskata, ka tas ir sāpīgi. Ne visi veidi, bet ir... Piemēram, mīksto audu sarkomas, kas aug muskuļu audos, zemādā, uzskata, ka viņi ir sāpīgi. Jā, bet preventīvi, es domāju, tad faktiski mēs nonākam pie tā, ka viennozīmīgi dzīvnieku vizuāli un arī iztaustot noteikti tas būtu tas, ko kaut reizi mēnesī varbūt vajadzētu, vai ne? Mīļojot savu dzīvnieku, izpētīt, sačamdīt. To jau var pamanīt. Un tos piena dziedzerus kucītēm, sākot no kāda 6 gadu vecuma, vajadzētu pievērst uzmanību. Runājot par piena dziedzeru audzēju kucītēm, vai ir arī tāda, varbūt tu patiesi pētījusi vai vedusi tādu savu statistiku par sterilizētām, nesterilizētām kucītēm, dzemdējošām, nedzemdējošām, vai kaut kur ir kāda sasaiste varbūt arī šajā? Jā, ir pētījumi, ka lai samazinātu risku ar piena dziedzeru audzēju, vislabāk tas risks pavisam, gandrīz 98% tiek izslēgts, ja taisa sterilizācija pirms pirmās meklēšanās. Un tad tur nedaudz samazinās risks, ja pēc pirmās līdz otrajai meklēšanās reizē uztais, un ja ir bijuši 2 cikli, 2 meklēšanās, tad praktiski tas risks vairs nevar tikt samazināts vienalga, kad viņu sterilizēs, viņai pastāv risks uz to piena dziedzeru audzēju. Bet tad pēc tam nāca jaunāki pētījumi, ka tā pāragrā sterilizācija arī ļoti slikti ietekmē dzīvnieku organismu, īpaši, ja tā ir liela šķirne. Un, es nezinu, varbūt citi kolēģi nepiekritīs. Es vairāk esmu pret tām agrīnām sterilizācijām. Vispār padomāt, vai vajag sterilizēt dzīvniekus visus pēc kārtas. Tas ir, tur jārunā par katru individuālu gadījumu. Jo, labi, bet kā ar viltus grūsnībām? Jo arī tas ir atkal tā puse, ko es bieži dzirdu no saviem suņu saimniekiem, ka jau meklēšanās pagāja tas noteiktais laiks, tur 1,5 mēnesis, 2, un ir šī viltus grūsnība, kad piebriez piena dziedzeri un citām kucītēm pat parādās pieniņš. Tā ir viena no indikācijām, kad var domāt par sterilizāciju, ka viņu vajag taisīt. Bet arī ir pieejami medikamenti, kas nomāca to viltus grūsnību nedēļas laikā un pēc tam var dzīvot tālāk. Tas ir saimniekam jāizlemj, cik arī smaga, jo ir kucītes, kurām viltus grūsnības laikā viņas nēd, viņas var nēst vairākas dienas, viņas slēpjās, viņas roku miga. Tas ir grūti. Jā. Tā ir indikācija, ka jādomā par sterilizāciju. Skaidrs, tad katrs gadījums tomēr būtu izvērtējums, apspriežams un droši vien arī ar dakteru, ar savu ārstu izrunāt visus plus, mīnus preventīvi, jā vai nē. Kādi ir plāni, vai laist vaislas darbā, vai nē, un tad izejot no tā. Kāds ir lielākais mīts par vēzi suņiem, ar ko tu kā ārsts saskaries vai dzirdi no saimnieku puses? Parasti tas ir tāda smaga nopūta, ka neko jau vairs nevar darīt. Viss tagad. Tas arī man tā bija, atzīšos. Jā, tā, bet... es nedomāju, ka vispār neko nevar darīt. Ir gadījumi, kad liekas, ka neko nevar darīt, bet var vismaz atsāpināt, atvieglot tās pēdējās dienas, kas ir atlikušas, var aizbraukt pie jūras, pavadīt labi to pēdējo laiku. Nav tā, negribētos pavisam teikt, ka jums ir jāiet tagad ārā pa durvīm un vispār bez nekā, ka neko vairs nevar darīt, ejiet tagad un... Jā, un tad būs mans jautājums, vai vēzis sunim, vai šī diagnoze, kad mēs jau esam saņēmuši to diagnozi pēc 4-5 nedēļām, kad tiešām oficiāli apstiprināta, jā,
Vai šī diagnoze vienmēr nozīmē sliktāko, letālo, kā tu saki, jā, vai pēdējās dienas, vai tas mīts, jeb tur jau arī ir šis klasifikators par stadijām, piemēram, jā, tad jautājums, vai tas vienmēr nozīmē šo sliktāko, šis faktiski galaspriedums, jeb dzīvē tas tā var arī nebūt? Audzējiem ir dažādas ļaundabīguma pakāpes, tā kā gradings. Var būt, piemēram, ļaundabīgs audzējs, bet zemes pakāpes, un tas nozīmē, ka viņš ļoti lēni attīstās, un, ja mēs lietojam zāles, viņš vēl lēnāk attīstīsies, un tas dzīvnieks var justies ļoti labi, nodzīvot pat nodzīvot normālu mūžu un vispār aiziet ar citu slimību kaut kādu. Tas ir iespējams, tāpēc tie ir tādi ļoti veiksmīgi gadījumi, kad jā, mums ir uz papīras diagnoze, viņam ir ļaundabīgs audzējs, bet viņš var dzīvot normāli. Tā kā es neteiktu, ka tas viss vienmēr ir ļoti negatīvi. Protams, tas ir šoks saimniekiem, protams, bet ir veiksmīgi gadījumi, kad var ar terapiju var dzīvot labu dzīvi. Tātad, kādas šobrīd vispār ir tās ārstēšanas iespējas? Noteikti tas ir atkarīgs arī no šī onkoloģijas veida, bet pirmais, tad ārstēšanas iespējas ir. Es saprotu, ka ir vai ne. Mūsdienās tomēr ir sunim šī ārstēšanas iespēja. Un kādas ir tās ārstēšanas iespējas suņiem? Primārā vislabākā onkoloģijas ārstēšanas metode ir ķirurģija, ja to var izoperēt. Tad mums ir lielākais veiksmes procents, kad to dzīvnieku var pilnībā izārstēt, bet ne visus audzēju veidus var izoperēt. Jo ir, piemēram, asinsvēzis, tādas, kas ir pa visu organismu, kur tu nevari izoperēt. Tad otrs ir ķīmijterapija, ir pieejama, lietojama dzīvniekiem. Pārsvarā tās ir cilvēku medikamenti, kas ir tā kā pielāgoti, devas pielāgotas priekš dzīvniekiem. Tad ir apstarošana, bet mums Baltijā nav pieejama, un tuvākā vieta varētu būt Polija, Vācija. Jā, tātad Baltijā tomēr nav pieejams. Somijā arī nav. Tā kā, jā, vai nu uz Poliju, vai tur tālāk Nīderlanda, Vācija. Vai atstarošana tas ir tad, kad jau ir izmēģināts viss, teiksim, ķirurģija, ķīmijterapija, jeb tur arī atkal pa veidiem? Jā, ir kaut kāds konkrēts audzēja veids, kurš vislabāk, piemēram, tiek ārstēts ar to apstarošanu, un tad to iesaka kā primāro, bet tas ir priekš mūsu Latvijas saimniekiem. Tas būtu ļoti dārgi braukt kaut kur, jo tas ārzemēs maksā vēl daudz dārgāk nekā, ja mums būtu pieejams. Un pārsvarā neizvēlās to darīt. Tad faktiski, ja teiksim, ir diagnoze, kura tomēr vienīgais veids ārstēt vai vismaz paildzināt suņā mūža ilgumu būtu apstarošana, un saimnieks saprot, ka teiksim, finansiāli tas nav iespējami, tad mēs ņemam nākamo efektīvāko metodi, kas varētu strādāt. Jā, uz vietas. Jā, vai tā būs ķīmija, vai tā būs kaut kāda daļēja operācija, ir paliatīvas operācijas, kad tu zini, ka tu neizoperēsi visu, bet izņems vismaz tik daudz, lai viņš var dzīvot. Tik, cik viņam būs atlicis. Vismaz viņam, vai tas būs atvieglināt elpošanu, vai noņemt to izčūlojušo veidojumu, kurš iekaist visu laiku. Jā. Tā. Faktiski paildzināt sunīšu dzīves ilgumu un arī kvalitāti, uzlabot dzīves kvalitāti šajā periodā. Tad vēl ir pieejama mērķterapija, kas ir līdzīgi nedaudz, tā nav īsti ķīmijterapija, bet tas ir medikaments, kas iedarbojas tieši uz audzēju šūnām, tieši iznīcina audzēju šūnas. Tas arī tāds jauna metode. Un vēl ir imunterapija, bet arī, diemžēl, mums Baltijā nav pieejama. Vispār tikai dažās valstīs, man liekas, pasaulē. Bet varbūt arī ceru ļoti, ka drīz būs arī mums. Vai mērķterapiju arī tu izmanto ārstēšanā? Jā. Un kādas ir galvenās atšķirības mums cilvēkam parastam starp ķīmijterapiju un mērķterapiju? Jā? Ķīmijterapija tas ir ļoti stiprs, toksisks medikaments, kas ietekmē visas organismu šūnas, gan labās, gan sliktās. Un, protams, arī cieš nedaudz mūsu neteikšu, dzīvnieka labās šūnas un imunitāte. Mērķterapija darbojas tieši uz audzēju šūnām.
Un kurās situācijās tu pieņem lēmumu, vai tas ir atkal noteikti vadlīnijas par kādu konkrēto gadījumu? Jā. Viss tiek balstīts uz pētījumiem. Ir pētīts, kurš medikamentus kā daudzēji labāk strādā, pirmā līnija, otrā līnija, tā kā izvēles. Jo ne visi dzīvnieki var panest varbūt to pirmās izvēles medikamentu, viņiem var būt citas slimības, kas mums konkurē un neļauj lietot to, tad mēs ejam uz to nākamo izvēli. Un tā mēs varam mēģināt. Faktiski mēdz būt arī tā, ka pēc ķīmijterapijas sako mērķterapija. Tā arī var būt. Jā. Un vai ķirurģija vienmēr kombinējas kopā ar ķīmijterapiju, jeb varbūt, teiksim, ka ķirurģija un viss, jeb... Tas nav obligāti, ja mums tiek pilnībā izoperēts audzējs un atnāk atbilde, ka viņš nav ļoti augstas pakāpes, ka mums ir liels risks uz metastāzēm, kuras mēs vēl neredzam, bet viņas var būt mikroskopiskas. Tādā gadījumā mēs lietojam ķīmijterapiju, tā piemēram būs osteosarkoma, kaulu vēzis, kur ir 90 līdz 100% metastāžu risks uz to operācijas brīdi. Mēs uzskatām, ka ir metastāzes, tikai mēs viņas vēl neredzam, mēs obligāti lietosim to ķīmijterapiju. Bet ir audzēji, kurus izoperēja, atnāk, piemēram, zema ļaunprātīguma pakāpe, tīras robežas. Tas nozīmē, jāiesūta ir viss audzējs, viss izgrieztais, lai varētu patologs pateikt, vai bija tīras robežas, vai nepalika kāda šūna dzīvniekā. Un tad mums nav nekas tālāk jādara, tikai mēs varam monitorēt, skatīties, vai viss kārtībā. Vai suņa organismam tāda kaitīgākā, cilvēku valodā sakot, jiftīgākā būs ķīmijterapija? No šīm nosauktām? Jā. Jo es saprotu, ka tur ir tas toksiskums, vai ne? Gan uz labām, gan uz sliktām. Jā. Apstarošana ir atkarīga arī no cik liela laukuma, jo tā apstarošana arī ir ļoti... viņa arī ļoti var ietekmēt visu laukumu, kas tiek apstarots, tāpēc... Apstaro pārsvarā tikai tādus mazus laukumus, tas būtu kāds deguna dobums vai deguna sīnusi vai kaut kur tādas lokālas vietas, jo, ja apstaro lielāku laukumu, tas arī ir ļoti kaitīgi. Vai visi vēži suniem, tātad sliktā onkoloģija, vai viņi visi beidzās ar metastāzēm kaut kur ķermenī, organismā? Nē, jo ir audzēja veidi, kas ļoti ātri metastazē, piemēram, viņš ir 2 centimetri primārais audzējs un jau aiziet metastāzes, un ir tādi audzēji, kas var augt līdz vēl viena suņa izmēram un nedot metastāzes. Tas ir no veida atkarīgs, bet tas lielais audzējs arī viņam traucēs tikpat ļoti un būs tikpat kvalitātes dzīves samazinās, kā ja viņam būs metastāzes. Un metastāzes var principā tad tā kā vairāk ar ultrasonogrāfiju, ja? Rengenā redz plaušu metastāzes, plaušās ir visbiežāk. Jā. Un ultrasonogrāfiski var redzēt, vai var rasties aizdoms, ja ir tur aknās, liesā, vēdera dobumā, limpmezglos, un var ņemt tad papildus analīzes arī to pašu citoloģiju no tiem mezgliņiem, kas ir aizdomīgi un pateikt, vai tur ir metastāze vai nav. Un šīs diagnostikas var arī pie jums klinikā veikt? Pēc citī? Jā. Sapratu. Vēl runājot par metastāzēm, teiksim, es tā domāju, tu saki, visbiežāk, ļoti bieži ir plaušās. Vai tas nozīmē, ka sunītiem dzīves izskaņā tas tā kā būs saistīts ar nosmakšanu? Kā tas tā moku pilna varētu būt, ja tās ir plaušas? Parasti tā nav kā tā kā akūti vienā dienā, jo tās metastāzes viņas aug pakāpeniski un sunim paliek arvien grūtāk elpot. Viņš nenomirs no tādas pēkšņas nosmakšanas, bet tas būs vairāku dienu tāds lēns, mokošs. To vizuāli varēs redzēt, ka sunim ir arvien grūtāk elpot. Jā. Varbūt klepus ar asinīm, to var redzēt, ka viņam ir grūti. Un tad jau faktiski... lielākoties es pieļauju, ka cilvēks pieņem lēmumu. Ja redz, ka sunim ir ļoti grūti jāpaliek elpot. Es noteikti ieteiktu izlemt kopā ar savu ārstu, ārstējošo vai onkologu, tiešām apsvērt, vai kaut ko vēl var darīt vai nevar. Jo ar metastāzēm var dzīvot. Cik ilgi tas atkarīgs, kādu mēs izvēlamies to ārstēšanu un cik kvalitatīvs dzīvnieks dzīvo. Bet kaut kādā brīdī, kad viss ir izsmelts, tad tad ir. Sapratu. Un tavā praksē, kurš no šiem ārstēšanas veidiem, ar kuru tu saskaries visbiežāk,
Ķirurģija, ķīmijterapija, mērķterapija? Es strādāju, es neesmu ķirurgs, es neoperēju, to dara mani kolēģi. Tāpēc es ar visām tām pārējām metodēm, ar ķīmijterapiju, mērķterapiju un atbalstošo terapiju, paliatīvo, kas ir tā kā bez tām radikālām tādām. Visticamāk jau tad, teiksim, ja cilvēks sākotnēji ar suni vērš pie kāda cita ārsta, varbūt tur izlem par ķirurģiju, tad es pieļauju, ka tu tiec pieslēgta, vai jā. ne? Nu, ir bieži arī no citām klīnikām, kad pie manis atnāk jau ar to slēdzienu. Ir uztaisīta operācija, jau pagājuši 4-5 nedēļas, viņiem jau ir slēdziens, un viņi atnāk pēc tā viedokļa, ko vēl varētu darīt. Sapratu. Jā, un kā vispār suņi panes ķīmijterapiju? Kas ir tā, kā mēs jau sapratām, tas ir tas toksiskais efekts? Jā, tas arī ir viens mīts, kad daudz cilvēki, ja viņiem ir kāds pazīstams cilvēks, kas ir slimojis, kas ir lietojis ķīmijterapiju, un ka tas ir bijis ļoti smagi un grūti. Cilvēkiem parasti tas mērķis ķīmijterapijas ir mēģināt tiešām izārstēt, un tās devas ķīmijas tiek lietotas ļoti lielas, un tāpēc ir ļoti smagas blaknes. Mēs dzīvniekiem nevaram lietot tādas devas, jo mēs viņam nevaram paskaidrot, kāpēc viņš tik slikti jūtās, ka viņam ir jāēd obligāti, mēs nevaram viņu piespiest. Mēs lietojam tādas devas, kas varētu pagarināt viņa dzīvi pēc iespējas kvalitatīvāk, un ir uzskats, ka ar vēzi dzīvnieks jūtas sliktāk nekā lietojot ķīmijterapiju. Tā kā tas mūsu mērķis ir lietot zāles tā, lai viņš justos tikai labāk, ne sliktāk, kā nelietojot zāles. Ķīmijterapija sunim sāp? Nē. Un tas parasti tie cilvēki ir ļoti pārsteigti, ka viņš atnāk, viņam, piemēram, ir asinsvēzis, kad viss organisms ir skarts un viņš jūtas ļoti noguris, ļoti slikti. Mēs viņam ievadam ķīmijterapiju un viņš sāk skriet kā vesels un viņi domā, kas tie pa vitamīniem. Tā kā parasti tiešām ir labs efekts. Viņam nav jābūt slikti, neizkrīt apmetojums, viņi nepaliek pliki. Un ķīmijterapija, tātad es, ja pareizi saprotu un esmu arī par to dabā pārliecinājusies, tad tā ir faktiski tā kā sistēma, vai ne? Sistēma, zāļu ievadīšana. Jā, zāļu ievadīšana. Jā. Cik parasti ir tās reizes, kad tiek rekomendēts vai no līdz, kas ir kaut kāds varbūt maksimums, jeb tāds vidējais reižu skaits, cik reizes ir jābrauc ievadīt šo ķīmijterapiju? Katram tā diagnozes veidam atšķirsies, protokols būs aprakstīti, protams, viss pēc pētījumiem, cik nedēļas mums vajag to darīt. Dažreiz mēs mainām katru nedēļu citu medikamentu. Dažiem medikamentiem ir sava maksimālā kumulatīvā deva, ko nedrīkst pārsniegt. Tas viss jau onkologam ir pieejams tādi protokoli, un mēs pēc tiem vadamies. Un tad mēs ar saimnieku izlemjam, vai viņi ir gatavi iet to pirmās izvēles, kas parasti ir tāds dārgāks, grūtāks, ilgāks, ar labāko prognozi, vai viņi izvēlas kaut ko pa vidam, kaut kādu zelta vidusceļu. Mēs to visu varam apspriest. Un kā jūs izlemjat, un kā tu izlemi tad, kad, teiksim, pietiek, šī ir, nezinu, varbūt 5. reize vai 6. vai 7. un šī ir pēdējā reize, tā kā vairs mēs apstājamies vai stop? Ja, piemēram, tajā protokolā ir teikts, ka tur būs 4 līdz 6 reizes vajadzīgas, tad pēc tās 4. mēs skatāmies, kāda ir atbildes reakcija uz ārstēšanu. Vai ir notikusi, vai viņa ir daļēja, vai vispār nav reakcija. Ja nav nekāda reakcija, mēs domājam, ka mums jāmaina medikaments, tā tad nav vērts turpināt. Ja ir daļēja, mēs vēl turpinam. Ja ir pilnībā labs rezultāts un mums pēc pētījumiem varētu pietikt ar šo daudzumu, tad mēs varam pārtraukt. Bet mēs visu izrunājam ar saimniekiem, jo ir daži saimnieki, kuri, es viņiem saku, mēs varētu tā kā domāt par to pārtraukšanu, bet viņi saka, man ir bail, es gribu vēl kaut ko pa virsu, vēl kaut ko darīt. Labi, mēs varam vēl paskatīties. Atļautās devas maksimumu var drīkst, vai ne? Jo uzreiz jau, es nezinu, vai tas ir tā, ka uzreiz pamanāms, kad viņam jau tur kaut kas mazinās vai paliek labāk? Vai... Ir tā daudzēji veidi, kur var pamanīt uzreiz. Skaidrs. Un kā ir arī, teiksim, tādā izmaksu ziņā, jo, teiksim, tā pirmā, es sapratu, ka apstrošana ļoti, ļoti dārga un to neveic Baltijā, un tas ir ārkārtīgi dārgs process, imūnterapija arī neveic Baltijā, bet no tām
Tad faktiski mērķa terapija, ķīmija terapija, vai tie ir tādi ļoti dārgi? Ja tur atkal ir dažādas tās. Es, protams, te pat nerunāju tur cipariski ļoti, bet aptuveni saprast, un arī droši vien, ja tā deva ir, kāds vispār ir minimālais starposms, jo to naudu jau varbūt arī var sakrāt no vienas devas līdz otrai. Minimāla nedēļa. Tas tāds intensīvākais protokols ir katras 7 dienas jānāk uz klīniku, jo tās ir toksiskas zāles, ko mēs neizsniedzam uz mājām, viņas jāievada vēnā pārsvarā. Tā kā tas nozīmē, ka būs jātaisa pieraksts, būs jābrauc, būs vajadzīgs ārsts, asistents, un tā tas viss arī sakrājās. Un maksimums, 7 dienas būtu minimums, maksimums ir 10 dienas, 2 nedēļas, jeb. 3-4 nedēļas varētu būt tāds izstieptais. Jā. Tāds, ja piemēram saimnieks zina, ka viņš nevar izbraukāt, nevar atļauties, ir dažādi iemesli. Viņš nevar to pirmās līnijas protokolu intensīvo, mēs varam iet uz to, kas ir reiz 3 nedēļās. Un tas dos kaut kādu efektu, mēs varbūt nevaram sagaidīt, ka viņš tiks pilnībā izvesaļots tas dzīvnieks, jo ir arī tādi gadījumi, bet varbūt viņš dzīvos kvalitatīvu savu dzīvi garāku nekā viņam būtu bez tām zālēm. Un tad, kad ir skaidrs šis protokols un ieteikumi un rekomendācijas un plāns, tad es pieļauju, ka jums jau ir arī skaidrs aptuvenās izmaksas, vai ne? Ko izrunāt ar saimnieku? Aptuvenas izmaksas ir, vienmēr jāparedz kaut kāda neparedzēta gadījuma, var notikt kaut kāda vemšana caurē, vēl ekstra kāda vizīte. Bet par to, kad mēs runājam par tiem garo visu to ārstēšanas procesu, mēs varam aptuveni pateikt, cik tas izmaksās, ja pa vidam nenotiks nekas. Jā, tas arī ir svarīgi, tad cilvēki zina, ar ko rēķināties, vismaz plus mīnus. Bet par to, vai tas ir dārgi, es droši vien teiktu, ka priekš mūsu Latvijas apstākļiem tas ir dārgi, bet mūsdienās es redzu, ka cilvēkiem tie suņi ir kā ģimenes locekļi tiešām, un man arī ir, un es arī ārstētu savus suņus, tā kā, es domāju, naudu var nopelnīt pēc tam. Izdarīt visu iespējamo, vai ne? Tu zini, ka tu vienmēr esi darījis visu iespējamo. Jā, ir apstākļi dažādi, tāpēc es nekad nenosodu. Ir ļoti daudz citas lietas, kas dzīvē notiek, un varbūt arī, ja sunītim, teiksim, varbūt viņš ir jau tādā lielā senioru vecumā, vai ne? Kad... Mēs arī tad runājam par to prognozi. Ja viņam vēl papildus, piemēram, ir nieru mazspēja vai sirds mazspēja vai vēl kaut kas, un mēs vēl liksim tādu slodzi organismam, mēs domājam, cik tad reāli viņam ir paredzēts dzīvot. Nevienmēr arī vajag iet to agresīvāko ārstēšanu. Un runāt par ķīmijterapiju, kādas ir tās raksturīgākās blakus parādības? Jau dzirdēju, pieminēji, varbūt vemšana caurei, tās arī varētu būt tās galvenās sūdzības, ar ko... Gremošanas trakta, kaut kādas problēmas, tas var būt mīkstāk vēdera izēja, kādu dienu varbūt nav apetīta, tieši tas varētu būt 3. dienā pēc ķīmijterapijas ievadīšanas, īstenībā tad viņa tā vairāk tā kā uz organismu iedarbojas, un tad vienu dienu varbūt viņš negrib ēst, varbūt kāda vemšana, kāda caurē, bet pēc tam parasti viņi attiet ātri. Un tā kā skaidrs jau pēc šīs dienas sarunas, paldies, ka visi tik smuki mums izstāst un izskaidro, ka ķīmijterapija tās ir toksiskas zāles, tad jautājums, vai tas kaut kādā veidā skar arī cilvēkus vai citus, varbūt, ja man mājās vēl ir citi suņi, citi kaķi, un es ar savu suni, guļu gultā, viņš man guļ blakus, vai es viņu pājāju, mīļoju, bučoju, vai tas kaut kādā veidā arī... Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Jo mēs parasti, mums vajadzētu jautāt saimniekiem vienmēr, vai viņi nav šobrīd neplāno grūtniecību, vai nav grūtnieces, kas dzīvo kopā ar suni, zīdaiņi, jo kaut kāda daļa no tā medikamenta tiek izvadīta ar visiem ķermeņa šķidrumiem. Suns nesvīst, bet viņš var laizīt ādu, un ja viņš pievēmj, piečurā kaut kur pakakā mājās, tas kaut kāda saskarsme neliela var būt ar to medikamentu. Un tieši grūtnieces ir jutīgākas uz to, jo organismā tiek pastiprināti jaunas šūnas ražotas, un tā ķīmijterapija iedarbojas tieši uz šūnām, kas šobrīd vairojas aktīvi. Un tad, kad rada jaunu dzīvību, tur aktīvi vairojās šūnas un negribētos noteikti ietekmēt to procesu. Jā.
Okay, un teiksim, bet cilvēki, kas nav grūtnieces, viņiem arī ir kaut kādi ieteikumi vai rekomendācijas ierobežojumam fiziskam saskarsmē ar savu sunīti? Jā, es iesaku noteikti biežāk mazgāt rokas, īpaši nedot laizīt seju, ādu pārāk daudz vai uzreiz mazgāt. Un, ja piečurā mājās piekakā pievēm, to vajadzētu ar cimdiem satīt un ar ziepēm izmazgāt to vietu. Jā. Un saskarsme ar citu dzīvnieku, teiksim, suns ar suni? Tas būtu pārāk minimāls kontakts. Es nedomāju, ka tur kaut ko var pārnest, jo viņiem tomēr kažoks. Un tad, kad suns iet šo ķīmijterapijas procesu, vai kaut kādā veidā tiek arī kontrolēts, monitorēts vispārējais viņa veselības stāvoklis, kas notiek tajā laikā ar viņu? Jā. Lietojot ķīmijterapiju, mums ir katru reizi pirms zāļu ievadīšanas jāpārbauda asins hematoloģijas analīze. Tās ir asins šūnas, tur eritrocīti, sarkanie asins ķermenīši, leikocīti, baltie ķermenīši, trombocīti. Jo tur ir tieši dažas šūnas, kas mums ir ļoti svarīgas, kuras atbild par imunitāti, un ir konkrēts līmenis, kuram ir jābūt, lai mēs drīkstētu ievadīt to ķīmijterapiju. Jo, ja viņa tiks ievadīta, mums jau ir zema imunitāte, tad var ļoti slikti beigties. Jā, tāpēc mēs noteikti kontrolējam pirms zāļu ievadīšanas katru reizi. Un faktiski, ja kāds rādītājs ir kritisks, tad jūs tajā brīdī arī varat pateikt, ka jūs... Mēs atliekam pa pāris dienām. Ja mēs dodam organismam laiku atpūsties, reģenerēt tās šūnas. Jā, tā ir diezgan bieži. Tas var būt atkarīgs arī no suņa tādas dabiskās imunitātes? Es domāju, ka jā, no spējas reģenerēties un atkopties pēc kaut kādiem stresiem. Jā. Kā kurš uztver to medikamentu, tas ir dzīves organisms. Tad faktiski šie ārstēšanas veidi, teiksim, ķīmijterapija, mērķiterapija, ja jautātu, vai viņi nozīmē suniem smagas ciešanas, tad mēs teiksim, ka drīzāk atbilde ir vairāk nē. Es teiktu, nē. Varbūt tas ir vairāk saimniekam ciešanas, jo viņam jāizbrīvē laiks, viņam jābrauc. Bet man ir bijuši tādi pacienti, kas katru nedēļu skrien pie manis, meklē mani klīnikā, prasa gardumiņus, un viņi, viņiem ļoti patīk klīnikā. Un tad jā, tas man ļoti iedvesmoja, kad tas suns, viņam tas nelikās nekas tāds mokošs. Viņš atnāca, dabūja gardumiņu, špricīti un aizgāja prom. Jā. Kad ārstēt ir vērts un kad iespējams, jūs teiksiet, ka nē, tas būs no tās pakāpes atkarīgs? Tas būs atkarīgs no saimnieka, ko saimnieks vēlas, jo ne visi saimnieki vispār grib ārstēt. Nezinu, dažādi iemesli, varbūt tur kaut kādi vai reliģiski, vai iepriekšēja slikta pieredze. Mēs tās izvēles cienam, mēs pasakam, kādas ir opcijas, ko es ieteiktu darīt. Ja saimnieks saka, es pilnībā negribu ārstēt, lai viņš dzīvo tik, cik viņam atlicis, mēs varam piedāvāt kaut kā pret sliktu dušu medikamentus vai apetīti stimulēšanai vai kaut ko atvieglot. Jā, vienmēr kaut ko var piemeklēt, kas tam saimniekam liksies pieņemams. Bet tā, ka vispār nebūtu vērts ārstēt, tad, ja tas dzīvnieks cieš, ja viņš ir jau tādā stāvoklī, ka viņam tā ārstēšana vairs nepalīdzēs, vai viņš neizturēs viņu, vai viņam nebūs nekāda efekta, jo, piemēram, tur jau pēdējā stadija ir. Piemēram, tās pašas metastāzes plaušās, vai ne? Ar metastāzēm plaušās arī ir lietas, ko var mēģināt. Tā ķīmijterapija var strādāt arī uz metastāzēm, un mēs varam mainīt medikamentus, kāds cits varbūt labāk strādās. Man ir dzīvnieki, kuri nāk uz ķīmijterapiju, lai gan viņam jau ir metastāzes, viņam pēdējā stadija, bet viņam arī palīdz tā ķīmijterapija, un viņam klepus samazinās, piemēram. Bet tas ir, tas diemžēl ir tikai uz kaut kādu laiku. Paildzināt. Bet mēģināt var, bet... Tas ir arī ok, ja viņi izvēlas nemēģināt, jo tā ir pēdējā stadija. Vai tu vari iepriecināt publiku, skatītājus un arī mani ar savu personisko statistiku, kur ir bijis šis onkoloģijas gadījums, bet viņš ir ticis izārstēts un suns turpina dzīvi?
Daudz tādu gadījumu. Jā, lūk, Bet, tas arī, manuprāt, ir mīts, ja? Pie tā paša mīta, ka to nevar izārstēt. Es domāju, dažreiz citās, varbūt mazākās klīnikās, kur nesūta tos izņemtos, izoperētos veidojumus, nesūta uz laboratoriju, viņi neuzzina diagnozi. Tur gan jau kā arī bieži ir bijis īstenībā ļaundabīgs audzējs vienkārši paveicies laicīgi viņu izņemt. Un viņiem likās, ka viņš ir maziņš, un tur nekas nav jāsūta. Un viņiem paveicies, jo bieži ir tādi gadījumi, kad tāds maziņš, tur centimetrs vai pat mazāks. Un mēs tāpat mūsu klinikā drošības pēc katru audzēju izņemtu sūtam uz laboratoriju, lai zinātu, kas tas ir. Un tur bieži atnāk sliktas diagnozes. Ja viņu... Arī ar to maziņo, kas it kā liekas nevainīgs, izgriežam un viss dzīvojam tālāk. Jā, un ja viņu tik laicīgi izņem, tad prognoze laba. Pēc tam mēs tur sazvanamies ar viņu pēc kādiem pāris mēnešiem, noskaidrojam visu kārtībā, viņš atnāk atrādīties un var teikt, ka viņš ir vesels. Jā, šis starp citu ir svarīgi, jo es esmu dzirdējusi, ka, teiksim, arī atkal no svviņu saimniekiem, ka tur izgriezām, bet... ko es tur maziņš, es labāk sirdsmieram, teicu, ka it kā izstās maziņš un es negribu tur sastrisoties un tā, bet tad faktiski jau tomēr saņem drosmi un pārliecināt. Strausa kaut kāds iebāzt galvas miltīs, jo, ja tur attauks un tu nezini, kas tas bija vispār sākumā, kā tu zini, kā tālāk rīkoties ar to, tāpēc labāk zināt, ar ko ir darīšana, jo, ja kaut kas notiks, mums būs jau plāns tālāk, ko darīt. Jo dažreiz tev nav otra iespēja izoperēt. Jā, piekrītu. Kā ir, vai vēzi var novērst? Visu kaut kam mēs runājam par prevenciju, preventīvi darīt to, lai viņš nebūtu. Jautājums varbūt tādām ikdienas lietām kā uzturs, svars, vide, kas atkal nav ikdiena tā ģenētika, iedzimtība, bet dzīvesveids varbūt arī vēl papildus. Kā visi šie faktori ietekmē risku? Tas tāds ļoti filozofisks jautājums. Vai vispār vēzim ir profilakse? Jā. Ko droši vien neviens tā skaidri nevar atbildēt, bet vairāk vadoties no savas pieredzes. Kā attīstās vēzis? Tas ir ģenētiskas mutācijas, kas notiek šūnā. Mums visiem organismā ir vēža šūnas šobrīd arī, un mūsu organisms, mūsu imūnsistēma tās atpazīst un iznīcina. Un tad ir daudzi faktori, kāpēc imūnsistēma neatpazina, laicīgi nenoreaģēja, un tas vēzis var sākt augt. Kā viņš auga, tā ir viena šūna, kas ir ar mutāciju, vai mutācija var būt iedzimta, iegūta ar UV starojumu, radiāciju. Medikamenti ir daži, kas var pat veicināt vēža risku. Uzturs, liekais svars. Liekais svars, tas ir tauki, ir vēl viens atsevišķs orgāns, kas ražo iekaisuma citokīnus, kas uztur organismā visu laiku iekaisumu. Kādi vēl faktori? Slimības pārslimotas stress. Stress vispār cilvēkiem arī ļoti liels faktors, kas ietekmē imūnsistēmu. Arī sunim? Es domāju, ka jā. Es arī domāju, ka jā. Tas būtu kaut kāds neregulārs režīms, varbūt, nezinu, ja tu viņam neļauj normāli izgulēties, tas ir stress organismam. Barošanas kaut kādas arī nepietiekamas, tas ir stress. Ko vēl es nenosaucu? Labi, pieņemsim, sāksim ar to. Tātad šie te faktori var radīt kaut kādu bojājumu vienā šūnā. Vienalga, vai tas būs ādas šūna, aknu šūna, to mēs nevaram paredzēt. Un organisms laicīgi neatpazina to šūnu, un viņa sāk dalīties uz pusēm, tad no 2 - 4, no 4 - 8 šūnas, un tā tas vēzis sāk augt. Un vēža šūnas ir īpašas ar to, ka viņas neuzvedās kā normāls šūnas mūsu organismā, kas ir pakļauts kaut kādiem faktoriem un hormoniem. Viņas vienkārši izslēdz visus tos audzēja nogalinošos faktorus, viņas ražo pašas savus hormonus, veido pašas savus asinsvadus, līdz ar to viņi aug pilnīgi neizskatās vairs pēc tā, no kā viņi izcēlās. Un tā, es aizmirsu, par ko es sāku stāstīt. Kā novērst, Tāpēc... Jā, vai viņu var novērst? Jā, tas viss rašanās un visi šie te faktori, kas ietekmē tos riskus.
Jā, to faktoru ir ļoti daudz. Tāpēc jautājums, vai mēs varam vispār dzīvot pilnīgi ideāli, vēl smēķēšana ir viens no. Starp citu būs jautājums, jā, par šo. Ir tie teicieni, kad mans vecstāvs smēķēja visu dzīvi un līdz 100 gadiem nodzīvoja, un cits cilvēks nesmēķē un dabūna rīklis vai plaušu vēzi. Tā ir taisnība. Mēs nevaram paredzēt, man liekas, tas ir, tu vari darīt tikai visu maksimāli labāko, ko tu vari savās iespēju robežās, apzinoties, ka liekais svars ir kaitīgs, apzinoties, ka smēķēt ir kaitīgi. Ja tu to visu apzinies, tad tas tavs izvēles. Jā, par smēķēšanu. Kad es par to aizdomājos pirms pāris gadiem, arī viens zināms suņu saimnieks man pazīstams atvadījās no sava sunīša, kas bija pietiekami jauns, nemaldos 5 vai 6 gadi, nu vēl netik seniors, jā, vēl spēka gados. Diagnoze, es nezinu, vai viņi aizgāja līdz precīzai diagnozē, bet tur vairāk vai tie pieņēmumi tik sīk ne, bet tā doma bija vairāk saistīta, es atceros, par plaušām vai plaušu vēzis, kaut kas tur tāds tam sunim tā kā tika diagnosticēts. Tas, ko es novēroju tos 5-6 gadus, zinot šo cilvēku, šo ģimeni, ka viņš bija ļoti izteikts smēķētājs pats un faktiski neskaitot, es domāju, tur noteikti kāda paciņa noteikti dienā bija, jo regulāri tas suns bija blakus viņam, un viņš regulāri blakus sunim smēķēja. Tad jautājums, vai tad faktiski sanāk tā, ka tas suns šeit, šajā situācijā ir tāds pasīvais smēķētājs, vai ne? Jā. Pasīvā smēķēšana ir ļoti kaitīga arī dzīvniekiem. Jā. Un tas arī paaugstina vēža risku. Tad tas, ko es kā saimniece, kura ļoti mīl savus suņus un vēlas arī izdarīt visu maksimālo preventīvi, tas, ko es varu darīt, nodrošināt tātad sunim svara kontroli, vai neatbilstoši, tas būtu arī ļoti būtiski. Jā? Par šo lieko svaru paldies, ka to pateici. Par to maz runā. Ļoti uzsvērtu dzīvniekiem liekais svars, tas nav tikai lielāks vēža risks, bet visu slimību, locītavu slimības, diabēts. Es nedomāju, ka tas dzīvnieks jūtas labi, ja viņam ir 10 lieki kilogrami. Jā, pilnīgi piekrītu. Man ļoti žēl skatīties uz viņiem. Imunitāte vai sunim, tad faktiski, es izpratu jau to, kad ļoti svarīgi, kā šīs šūnas tur dalīsies, vairosies, ka tas, ko darīs imunitāte tajā brīdī, kad ir šī, vai viņi tā kā tiks galā, vai gulēs, vai gluži pretēji vērsīsies, varbūt pat pret pašu organismu, vai ne? Vai imunitāti mēs varam sunim uzturēt vai stiprināt kaut kādā veidā ikdienā? Es nezinu gan. Tas noteikti ir kaut kā ir. Es domāju, ka tie ir visi faktori kopā. Gan ēšana, gan dzīvesveids, gan svārs. Tas viss veido to imunitāti. Tas pats stress, vai ne? Līdzīgi kā cilvēkiem. Es domāju, ka tas ir kā cilvēkiem. Es nezinu, kā es varu stiprināt imunitāti. Es varu labi gulēt, es varu labi ēst. Nē, atkal stāsts par tiem uzturu bagātinātājiem, kas tagad mūsdienās, kad es nekur no mājas ārā neeju bez saviem pulverīšiem vai tabletēm, tas nav par mani gan, bet tas, ko mēs visapkārt redzam, dzirdam visos sociālos tīklos. Bet to var visu analīzēs. Cilvēks arī nodod analīzes, viņš redz, viņam trūkst kāds vitamīns, viņam viņš ir jādzer. Un līdzīgi var arī dzīvniekiem veikt analīzes, kādu ultrasonogrāfiju. Jā. Ir, piemēram, dzīvniekiem, kas ēd svaigbarību, ir tāds analīžu panelis, ko sūta uz Vāciju, kur var noteikt visus tos mikroelementus, vai viņam kaut kas trūkst, vai viņam viss ir pietiekami, un tad jau var kaut ko regulēt. Un tad jau precīzi arī zinu, vai ne? Nevis vienkārši iedosim vitamīniņus, bet jau kaut ko tā kā precīzāku, vai ne? Uzturs, tur svaigbarošana, tur sausā barība, kaut kā tas, tur droši vien, kad tik dziļi arī varam neiet. Tieši sakarā par vēzi. Es nezinu, vai tas baigi ietekmē. Es neieteiktu tās, protams, lētākās sausās barības, tur pedigrī vai no lielveikaliem, jo viņas vienkārši nevienam nebūs labas, neviena organisma veselībai, bet tā, ka tieši kāda barība izraisītu vēzi, nedomāju. Izvēlēties tādu pietiekami kvalitatīvu barību savam sunim ikdienā, vai ne?
ūdens vai ūdens es varu no krāna, no akas, no peļķes, no dīķa vai filtrēts vai... Es domāju, ka derēs tāds, ko cilvēks pats dzer, tāds derēs. Jā. Saule arī? Jā, starojums, UV starojums palielina ādas svēža risku. Un tieši, piemēram, kaķiem tas ir ļoti izteikti, baltiem kaķiem, jo, ja ir pigmentēta āda, melanīns pasargā no saules stariem un pasargā ādu no tās ietekmes, bet kam ir baltas austiņas, balta galva, un viņi iet ārā, viņiem bieži ir ādas vēzis tieši ausu galiņos, tāda tā kā krevelītes, un tas un vai uz deguna, tas tieši ir tas plakano šūnu vēzis, no tā, ka viņiem ilgstoši saule spīd virsū. Tāda lieta ir. Un suņiem tas būtu vairāk plikajiem, kam ir iespēja, ka viņi var apdegt, viņiem arī ir paaugstināts risks. Un suņiem ir pieejams, un kaķiem arī, saules aizsarga krēmi. SPF suņiem un kaķiem. Tā kā tiem, kas tiešām grib ļoti, ļoti pasargāties, kaut kādas Ķīnas cekulainos var smērēt ar tiem krēmiem. Meksikas kailos. Skaidrs, tad arī tos arī jums iegādāties? Ik pa laikam ir, jā. Jā, saules aizsarga krēms. Ir, jā. Aha, kaķīšiem arī. Jā, to ir svarīgi. Dzīvniekiem, jā. Vai varbūt tavā praksē tu vēro, kad ir kādas šķirnes, kuras atnāk pie tevis biežāk, tad šķirnes ar lielāku risku uz onkoloģiju? Tieši tavā praksē. Es teiktu, ka bērnes gana suns ir pirmajā vietā vispār. Onkoloģiskais pacients, diemžēl viņiem skaitās nodzīvot līdz 7-8 gadiem, tas jau ir tāds sasniegums. Diemžēl viņi ir tā, laikam tas saistīts ar viņu to genofondu, ka viņi ir izcēlušies no ļoti maza tā gēnu pūla. Viņiem ir ļoti tās mutācijas sakrājušās un tiek nodotas tālāk. Un tā diemžēl viņi ir ļoti liela noslēcējā. Par citām šķirnēm, lielās smagnējās šķirnes būtu saistītas ar kaulu vēzi biežāk. Kā ar mazajiem dekoratīviem? Vai biežāk faktiski tavu pacienti ir vidēji izmēra, liela izmēra vai tomēr dekoratīvi? Visādi. Jā? Visādi. Tas tā. Dekoratīvajiem vairāk būtu visādi ādas un piena dziedzera arī viņiem ir. Un labi, kucītēm piena dziedzeru audzēs, kā ar suņu puišiem, teiksim, kaut kā tur runāt par vīrišķajām? Jā, ir tāds uzskats arī, ko es dzirdēju, ka iesaka sunīšus kastrēt, lai nebūtu prostatas vēzis un sēklinieku vēzis, bet tur nav taisnība. Jā, sēklinieku audzējs tas ir viena lieta. Jā, ja mēs izņemam sēkliniekus, tur, protams, nevar vairs būt audzējs. Bet prostatas vēzis ir biežāk kastrētiem suņiem nekā nekastrētiem, jo tas testosterons pasargā prostatu un viņiem ir mazāk iespēja, kā attīstīsies prostatas onkoloģija. Tāpēc atkal par to kastrāciju, sterilizāciju es neesmu tā, kas saka, ka visus vajag sterilizēt, kastrēt. Es iesaku par katru pakonsultēties, padomāt individuāli. Tā kā, jā, šis nav viennozīmīgi. To es esmu sapratusi, ka nevar arī pateikt tādu skaidru jā vai nē, vai to darīt. Tur ir jārunā individuāli. Ja ir risks, ka suns var aizskriet, sapāroties, vai ka viņam ir, viņš ļoti bēg pie meitenītēm, ka tur vajag kaut ko darīt. Arī situācijās, kur varbūt tas suns tiešām jau varbūt zooagresīvi vai agresīvs pats pēc. Bet tur arī ir risks, ka īstenībā samazinot viņam testosteronu, viņš baiļu agresīvi viņam paliek vēl lielāka. Un tad var izmēģināt to implantu, pamēģināt pastīties vispār, kas ar viņu raksturu notiek, jo dažreiz kastrācija vēl pasliktina viņu agresiju. Es domāju, tādā ziņā, lai varbūt arī izslēgtu paudžu turpin, ja tu teiksim, nelaist vēslas tādā ziņā, jā. Tālāk, vai ne? Nenodot šo varbūt tālāk uz nākamajām paudzēm. Jā, tad laikam es nedaudz ieskicēšu savu situāciju un kā es pazīstu tevi.
arī man tas viss tā kā nāca. Tas gads pirms 2 gadiem, jau 2 gadi ir riņķī, tāpēc es tā kā jau varu runāt, jo mans suns joprojām ir kopā ar mani. Tas man nāca ļoti zibens spēriens arī, un visi šie mīti, par kuriem mēs šodien raidījumā izrunājām, arī es biju šis pats cilvēks, kurš tieši tāpat domāja, kurš ieraudzīja. Pat nesapratu, ko es tur izlasu, bet es sapratu, ka es neko labu neizlasu tajā slēdzienā, jeb diagnozē. Nekas labs tur nebija, bet es tajā brīdī faktiski jau, tur viss bija jau manā galvā, tā kā jau beidzies un noslēdzies un atvadījos. Bet es esmu ārkārtīgi pateicīga jūsu klīnikai, ārkārtīgi pateicīga par to, ka mans suns joprojām ir kopā ar mani. Jo tur mums bija gan ķirurģija, tad mums bija šī kombinācija ķirurģija kopā ar ķīmijterapiju. Jā, runa ir par manu suni Safīru, ko es domāju, ka šobrīd ļoti daudzi, varbūt arī mani draugi, suņu saimnieki, visiem tas būs tāds liels pārsteigums, ka es esmu gājusi cauri šim procesam kopā ar Safīru, bet es saprotu to, ka viņas gadījums bija tāds ļoti, savā ziņā varbūt arī tā praksē pirmreizēs, vai ne? Un tas laikam, es noteikti lūkšu tev vairāk pastāstīt par šo gadījumu, kas tas ir, kā pie viņa tikt, vai viņu tad ārstēt. Jā, suns ir ar mani, paldies no sirds. Mans suns jūtas ļoti labi. Un ir jaunadēļ svinēsim atkal dzimšanas dienu, un katrā dzimšanas dienā es vienmēr domāju par PetCity klīniku, par dakteriem, kas bija kopā Safīras ārstēšanas ceļā. Bet varbūt lūkšu tev vairāk pastāstīt, kas bija šis onkoloģijas veids, vai to var saukt par onkoloģiju vai nē, kā pie viņa tikt, kā viņu var iegūt, un ko mēs zinām par to, ko nezinām. Sākumā ar ko tu vērsies, kas bija pa sūdzību? Es vērsos ar arī ādas izaugumiem intīmajā zonā sunim. Un pamanīju, ka viņa tur ļoti izteikti pa turieni, tā teikt, tur dzīvojas, pievērš pati uzmanību, netipiski. Tad arī es tam pievēršu uzmanību un arī pati primāri, ko es konstatēju, ka kaut kāds tā kā izaugums vai pat varbūt vairāki, kaut kas ar aci redzams, tā kā nevar saprast kaut kāda pumpiņa, čūliņa, kaut kas tāds, tā kā. Tad tas viss aizgāja, nebija domājis, ka tas tā būs. Domāju, varbūt kaut kas uzbērsts, kaut kas daudz nevainīgāk, kā jau mums psihes sliecās uzreiz, tā kā sevi mierināt un domāt to pozitīvo. Un tad mēs nonācām PetCity klīnikā, kur dakters, tur laikam bija tā, ka vispirms bija tā ķirurģija nozīmētā. Tas viss tika apskatīts, ķirurģija, un tad pēc tam jau bija gaidīju arī es to laiku līdz diagnozei. Un tad tālāk es atceros, ka es ar visu to diagnozu lapiņu man pasauca tevi, un tajā brīdī tu biji visa manā tā brīža dzīves vispār cerība. Ārprāts, kāda nasta. Es domāju, ka visi arī noteikti raud. Lielākā daļa. Es noteikti raudāju, un es arī to neslēpu tās emocijas, jo skaidrs, kad mēs jau domājam visu to sliktāko, un tajā brīdī tā kā prāts grūti pieslēgt, vairāk ir runā emocijas. Kas tas bija Safīrai par veidu, kuru izoperēja, un ar ko viņš ir varbūt tāds citāds vai... Tātad, cik es atceros, tas stāsts bija tāds, ka ķirurgs apskatīja, tik cik ir iespējams bez narkozes apskatīt, un saprata, ka tur ir jāizoperē, jānosūdz laboratoriju, lai vispār saprastu, kas tas ir. Operācijas laikā, jau kad varēja tikt tur dziļākos audos, tas runa iet par maksti, par vulvu, tā kā par ārējiem dzimumu orgāniem. Kad operācijas laikā varēja saprast, ka tas
veidojums tiecas dziļāk audos, un tur nav pavisam iespējams labi viņu izoperēt, jo viņš nebija tikai viens tas redzamais, bet tur vēl bija vairāk, tādi mazāki blakus, un tā kā kaut kas tur īsti nav kārtībā. Bet tik, cik varēja, izoperēja un aizsūtīja uz laboratoriju, lai zinātu, ko ar to darīt. Atnāca tā atbilde pēc kādām laikam 4 arī 5 nedēļām. Atbilde bija transmisīvi venerālais audzējs. Un tas ir audzējs, kurš ļoti īpatnējs ar to, ka ar viņu viņš ir lipīgs, ar viņu var saslimt dzimuma kontakta ceļā no cita suņa. Un viņš vairāk uzvedās tā kā tāds parazīts, bet tas ir audzējs, tāpēc, ka viņam ir arī spēja metastazēt un arī var būt letāli iznākumi. Mums Latvijā viņš nav izplatīts. Viņš ir izplatīts Dienvidu un Āzijas valstīs, kur ir bezsaimnieku suņi, kas staigā paši pa ielām, tur paši pārojās, vairojās, un tur arī neviens mums neārstē, tāpēc tas viss tur dzīvs un var to visu tur saķert. Tad, kad tu atnāci uz vizīti, es sapratu, Safīrai bija kucēne. Tātad viņa bija bijusi pārota. Faktiski jau ir pilnīgi bija tajā brīdī skaidrs, tas izcelsme, kā viņa bija ieguvusi šo te. Tas mums jau tas viss bija ļoti loģiski sapāroja, pēc dzemdībām parādījās kaut kas tajā zonā veidojums, un tad tā atbilde, transmisīvi venerālais audzējs. Par cik viņš nebija pilnībā izoperēts, to arī ķirurgs atzina, ka tur nevar pilnībā visu tik dziļi klāt. Labākā ārstēšanas metode īstenībā pat bez tās ķirurģijas ir ķīmijterapija. Vienkārši ņēma to ķirurģiju, lai saprastu, kas tas ir. Jo viņi parasti ļoti labi reaģē uz ķīmijterapiju, un šis ir tas audzējs, kurš tāds diezgan patīkams, jo viņš ir izārstējams. Ja mums viss paveicas, un tas nav kāds rets izņēmums, tad viņš ļoti labi padodas ārstēšanai, un prognoze ir laba. Un tas arī bija šajā gadījumā. Jā. Nu, droši vien arī es pieļauju, ka nevilkt garumā, vai ne, faktiski, jo mēs nezinām, kā tas būtu, ja nereaģēt, nu, gan jau pats pāries, varbūt kaut kas tur noies, kaut kāds mērīt pasmērēs, vai ne, un tas ir viens, vai ne, nevilkt garumā, noteikti arī reaģēt uzreiz. Un faktiski, viņu, vai tu vēl esi saskārusies? Nē, es tagad par šiem 2 gadiem neesi saskārusies ar šo vairāk. Jo tas, ko es esmu jau pati dzirdējusi pēc faktiem, kad arī kaimiņu valstīs, arī mūsu šajā šķirnē, vācētu suņu šķirnē, ir arī jau konstatēts, un faktiski jau vācētu suņu šķirnē, visi šie suņi, kas dzīvo Vācijā, pie viņiem, parasti, teiksim, arī Baltijas audzētāji jau sen laicīgi noskata, sagaida Zīgeršovu lielo pasaules šovu septembra sākumā, noskata to potenciālo tēti un tad ieplāno un dodās pie šī prestižā suņa pakaļ bērniņiem, tā teikt. Bet arī pie šiem tētiem, pirmkārt, viņi ļoti populāri, viņi ļoti pieprasīti, un pie tiem tētiem jau dodās ne jau tikai Baltijas suņu dāmas, tur jau brauc lido no Āzijas, no Indijas, no Pakistānas. Regulāri viņiem ir faktiski grafiks, visa gada griezuma. Viņš ir ļoti aizņemts puisis. Un tad, par ko vēl es iedomājos, tad mēs sapratām, ka šādā ceļā mēs pie tā nonācām, un vēl es iedomājos pie tā, ja, teiksim, es nebūtu pamanījusi vai ignorējusi un vedusi Safīru pārot pie kāda puiša, kas ir vesels, tad taču pastāv liela iespēja, ka viņa tālāk inficē viņu, un šis suņu puisis tālāk. Es nezinu, vai tas suņu puišiem arī ir pamanāms, protams. Varbūt, un ka viņš tālāk attiecīgi atkal var inficēt veselas kucītes. Tā arī tieši tas izplatās, Kā tad vispār,
kā preventīvi mākslīgās apaugļošanas opcija ir mākslīgā apsēklošana, bet risks tik un tā ir mazāks risks nekā tā kā tieši kontakts. Bet, ja, piemēram, notiek tā spermas noņemšana un audzēja šūnas pieskarās kaut kur tai mēģinei vai nonāk tajā spermā, tas tieši tas pats, viņš var tāpat iedzīvoties tajā kucītē un tikt izplatīts. Bet tas risks ir daudz mazāks, bet ir. Jā. Es domāju, ka jūsu šķirnē iespējams tiešām ir kaut kāds bijis sākuma tas dzīvnieks, kas ievazāja to, un tas viss aizgāja pa ķēdīti, un tagad... Jā, tās kājas visticamāk augšos te vairāk, es domāju, Vācijas suņos, bet, attiecīgi līdz ar to Baltijas suņu meitenes jau var daudz ceļos to Vāciju vai Itāliju, jā, kur pāro, viss kaut kur jau, un tā jau caur to Vāciju, tas Vācija jau arī ir tas tāds centrālais krustpunkts, jā, tāds krustojums. Būs jāmeklē tie nevainīgie puisi. Jā, vai ne, kuram dāma ir pirmā, šī ir pirmā dāma. Jā, sapratu. Tātad to var nodot. Faktiski to var nodot gan suņu puisis kucītei, gan kucīt suņu puisim. Un var nodot arī vispār bez dzimuma kontakta, piemēram, paostot, nolaizot to audzēju. Jā. Tā uz ielām viņi var saslimt un var viņš arī tāpēc mutē izaugt vai deguna gļotādā, ja ļoti nepaveic. Tur visi šie faktori. Kur gļotāda saskaras ar audzēju, tur viņš var tā kā iesēties. Jā, un tas ir tāds ļoti īpatnējs audzēja veids, tāds līdzīgs ir vēl tikai Tasmānijas vēlniem aprakstīts. Viņiem ir tāds Tasmānijas vēlnu sejas audzējs. Jo es saprotu, ka viņš nododās kaujoties, ka viņi kož viens otram. Un tur arī viņu genofons ir ļoti, ļoti mazs, tāpēc Viņiem tas audzējs tā izplatās, un vēl kaut kādām tur gliemenēm kaut kas līdzīgs ir, bet tas, cilvēkiem nav. Vai tu prognozē, ka šis varētu tā kā pieaugt, šis konkrētais audzēja veida gadījums? Ceru, ka nē. Bet... Jā. Vai tā arī ir savā ziņā laimes spēle, ka, teiksim, vesela kucīte aizbrauc pie šī slimā puiša, un viņa var tomēr varbūt nesaslimt, ja tas ir tāds arī nav skaidrs līdz galam? Nav jau pētīts, nav jau tāds tik ļoti var. Droši vien, ka ir kaut kur procentuāli pieejama informācija, bet ir iespēja, ka viņa var saslimt un viņš pats pāriet. Tā var būt. Tā kā teorētiski tad var nepamanīt, pastāv iespēja, ka nesaslimst. Jā. Var būt tā, ka imunitāte tiek pati galā ar šo audzēju veidu. Paprasīt šim suņu puiša saimniekam vai saimniecei kaut kādu apskati veterināro pirms? Var apskati, jā, jo pa lielam nav nekāda analīze, kas to noteiktu. Tikai tik, cik vizuāli apskati, bet mēs jau nezinām, varbūt tur ir 3 šūnas un viņas tūlīt tikai sāks augt, to nevar paredzēt. Jā, šis ir ļoti, ļoti tā teiksim riskants moments. Un vai tas iedzimst? Nē, tas tikai tiešā kontakta ceļā izplatās. Jā, pamazām tuvojoties mūsu raidījuma izskaņai, kā saglabāt cerību, bet vienlaikus nezaudēt realitāti? Vai tev nākas būt arī emocionālam atbalstam saimniekiem pie šīm diagnozēm? Jā. Diemžēl mums universitātē nemāca par psiholoģiju, lai gan šīs darbs ir tāds, kas, man liekas, prasītu kaut kādu cilvēku psiholoģijas pamatu mācības. Jo ļoti emocionāls darbs, īpaši tajā manā nozarē, kā tu saki, ļoti daudz cilvēki atnāk manis un raud. Un tas ir arī man kā empātam ļoti grūti, jo man ir bijis, ka es raudu kopā, vai es negribu rādīt to un izēju ārā no kabineta un paraudu. Ir tā bijis. Tā kā es cenšos kaut kā viņiem kaut ko ieteikt, kaut ko no savas pieredzes, jo man arī ir suns, kurš ir nomiris ar onkoloģiju. Varbūt tā ir kaut kāda sakritība, kāpēc es šo izvēlējos. Vai tu arī ārstēji savu sunīti? Diemžēl viņš nebija ārstējams. Tas bija ļoti strauji, un viņam būtu palīdzējusi imūnterapija, kura nav Latvijā. Tā kā tas lēmums, es uzzināju diagnozi un pēc 2 dienām pieņēmu lēmumu, jo viņai bija ļoti grūti elpot.
jā. Arī tā kā Viņai bija rīkles melanoma. Un tas bija tā ļoti strauji. Mēs burtiski pirms mēneša bijām uz pārbaudi, un gan pie kardiologa un rentgenus taisījām, viss bija labi. Un mēneša laikā viņa zaudēja 20% no savu svara, un tad sāk grūti elpot. Cik viņa bija vec? 11 gadi tas bija krievtojis. Vecums, jā. Vai tev ir kāds onkoloģijas gadījums, kas tev ir palicis visdziļāk atmiņā? Varbūt ir kāds, ko tu pirms tam tu teici, ka tu tici brīnumiem. Es esmu dzirdējis no visiem ārstiem, ar kuriem es līdz šim esmu runājis, ka viņi tic arī brīnumiem. Kāds gadījums, kas ir tā visdziļāk palicis tavā atmiņā? Es teikšu, ka tas bija pirmais mans ķīmijas pacients. Viens no pirmajiem, bet pirmais, ar kuru es līdz galam izgāju visu kursu. Tas ir, viņam bija asins vēzis, limfoma. Un tā ārstēšana ir 20 nedēļas tikties katru nedēļu. Un tu pat to 20 nedēļām katru nedēļu satiec to suni, un tu iepazīsti tos saimniekus un suni. Un tas bija tas suns, kurš bija ļoti priecīgs vienmēr, un tas mani laikam tā arī iedvesmoja tālāk, jo mums bija ļoti laba sadarbība. Un vēl kas mani iedvesmo, kad tie cilvēki, kas atnāk pie onkologa ar savu dzīvnieku, viņi parasti ir tie, kas uztver savu dzīvnieku kā ģimenes locekli. Jo ir cilvēki, kuri vispār brīnās dzīvnieku onkologs, kam tāds vajadzīgs. Un tad tie, kas atnāk pie manis, tie ir tādi, ar kuriem mums ir uz viena viļņa, un tāpēc man tie labi patīk tie pacienti un tie klienti. Jā, un tas pirmais bija tas sunītis Patricija, kurš man ļoti iedvesmoja tālāk. Mums bija ļoti jauka sadarbība. Un tad šīs 20 nedēļas jūs izgājat pilna no līdz, un arī sunītis ieguva ilgāku mūžu bet tas suns nodzīvoja tik cik viņam bija, tik cik vidēji statistiski ir rakstīts grāmatā, tas ir gads. Viņš izgāja tās 20 nedēļas ārstēšanu, nodzīvoja gadu, un pēc gada viss ļoti strauji pasliktinājās. Pie šīs diagnozes gads, manuprāt, tas, ko es esmu vismaz dzirdējis, lasījusi, ka tur 3 mēnešus, 6 mēnešus, man liekas, tas gads jau ir. Limfoma neārstējot, viņi dzīvo 1 līdz 3 mēnešus. Jā. Ārstējot, tas ir vidēji gads. Tas suns konkrēti gadu nodzīvoja, ļoti labu dzīvi, un viņi bija ļoti priecīgi. Jā, tā kā... Jā, viennozīmīgi tu paliec katra šī sava pacienta ģimenes atmiņā uz mūžu. Jā. Bet es nezinu, vai tas vai labā ziņā, jo dažreiz liekas, tie cilvēki saista to klīniku arī ar to ciešanām, negatīvs. Tā ir. Uz to brīdi, protams, tās ir cilvēka emocijas, bet nestoties uz to ir iespēja, un tu jau šo iespēju piemeklē, atrodi un darīsiet jūs visu, ko varēsiet, kas būs jūsu kā ārstu spēkos, vai ne? Viss pārējais paliks visticamāk augstāk stāvošo spēku rokās. Jā. Kuru vienu lietu katram saimniekam vajadzētu sākt darīt jau šodien, kā tev šķiet? Varbūt, tāda veselības viedokļā, varbūt arī nē. Mīlēt savu sunīšu. Es nezinu. Biežāk apzināties, ka tu viņam esi visa dzīve. Ja tu atnāc no darba, un tev tad tas suns ir uz tām pāris stundām, bet viņš visu dienu gaida, kad tu atnāks. Tā kā, viņš tev pieņem tādu, kāds tu esi, vai ne? Tas labākais, ko tu vari izdarīt, ir pievērst uzmanību savam sunim. Jā, faktiski tas arī mīlēt, tas ir laiks kopā ar suni, vai ne? Foršs, kvalitatīvs laiks. Un arī pamanīt, pavadīt laiku ar suni nozīmē to arī pamanīt, ja viņam kaut kas nav kārtībā, ka tu arī reaģē uz to un ka tu laicīgi ej pie ārsta, nevis viņš tur dzīvo pats savu dzīvi un 3 dienas neēd, gan jau 4. ēdīs. Tu pati pieņem tātad pēc citī klinikā Čandarielā? Candarielā. Vai vēl kaut kur? Tā ir tava darba tikai vieta? Tikai tur, tur mans mājas. Tie, kas vēlas atrast, tad visi var atrast tevi tur. Karolīna, kur tu ikdienā smelies savu spēku, savu enerģiju, jo darbs tev tomēr prasa ļoti lielu atdevi, ļoti lielu enerģijas resursu, spēku, kas tomēr tu arī esi ārsts, cilvēks, suņu saimniece un emocijas arī tev nav sveša lieta.
Kas ir tas, kas tev ikdienā, kur tu gūsti prieku, gandarījumu, varbūt arī savā ziņā vieglumu, kas ir varbūt tavs sirdslieta, kur tev sirds danco, dzied un danco? Pirmkārt, es atnāku mājās no darba, nomazgājos, lai neatnestu nekādas infekcijas. Un tad es eju runāt ar saviem suņiem, un viņi man stāsta, kā viņi visu dienu gaidīja. Un tad mēs mīļojamies ar suņiem. Mēs guļam parasti viens padusē, viens uz kakla, viens starp kājām. Tā mēs pavadam brīvo laiku. Tad vēl es esmu atradusi jaunu tādu aizraušanos sporta zāli. Es vispār 30 gadus nesportoju un izdomāju tagad, ka es sportošu ļoti regulāri. Tas īstenībā ļoti forši. Un vēl man patīk suņu izstādes. Tas ir tāda ļoti, man liekas, nišas lieta, daudziem riebjās, nesaprot tas. Jā. Bet, man liekas, izstāde suņu ir tāds tā kā mazs festivāls, kur tev vispār nav cita dzīve, tev ir tā izstāde. Man patīk piedalīties ar saviem suņiem. Cik tev ir suņi šobrīd? 3. 2 toji un 1 kavalieris. Cik veci? Visas meitenītes? Jā, 8 gadi, viņas meitai 6 un kavalierim 4. Un kā viņi savā starpā sadzīvo? Ļoti labi. Nav nekāda problēma. Un visas ir izstāžu suņi, jā? Jebkurš suns varbūt izstāžu suns, ja viņu ved uz izstādi. Bet tu esi ar viņām visām trim gājusi uz izstādēm. Ar tojiem man labāk veicās. Kavalieros ļoti liela konkurence. Bet jā. Šie toji jau man ne pirmajā paaudzē, man jau tur pirms viņām bija viņu priekšteči. Vispār tas ir ārkārtīgi vērtīgi, ka tu jau esi varējusi gan redzēt, gan vērot no dažādiem aspektiem iepriekšējās paaudzes. Un mājās sanāk tagad, ka tev ir 2 paaudzes, vai ne? Jā, es redzu, kā tā mazmeita ir līdzīga vectēvam. Nevis, tā kā caur paudzi viņi iedzimst. Vizuāli? Un niķos visādos. Jā, arī temperamentā raksturā. Tā mamma, kas man tagad ir, viņa ir ļoti perfekts, ideāls suns. Viņa darīs visu, ko viņa liek. Un tad ir viņas meita, kur ir pilnīgs pretstats. Mēs viņu par Tasmānijas vēlmu saucam. Viņa ir tā kā vecstāvs, kurš arī neklausīja neko. Jā, viss šīs niansītes arī var pamanīt. Tā ir ļoti liela vērtība, kad tu zini priekštečus, un tad var izdarīt secinājumus un vērojumus. Ārkārtīgi liels paldies tev, Karolīna. Vēl pašā izskaņā vēl tādi jautājumi par apdrošināšanu, jo mēs neiesim dziļumā noteikti, jo tad es runāšu ar kādu nākotnē apdrošināšanas speciālistu, kurš var vairāk, varbūt sīkāk runāt, bet tieši runāt par onkoloģiju vai onkoloģijas gadījumus arī sedz, nesedz, var sniegt apdrošināšanā vai kaut ko sedz? Es precīzi nezinu, kad tas dzīvnieks aiziet ar izrakstu prom no klīnikas, vai viņam to apmaksāja vai nē, bet es esmu dzirdējusi, ka ir bijuši gadījumi, kurus apmaksā. Ja tas ir tā kā pirmo reizi apdrošināšanas periodā, viņam ir kaut kāds izaudzis veidojums, tad viņu operē, ka ir atmaksā. Jā. Tad tālāk jau katrs var varbūt vairāk papētīt. Jā, es nezinu, vai visās polisēs tas ir, neesmu iedziļinājusies. Bet ir bijis, kad es rakstu tos izrakstus un ka viņiem atmaksā vispār kaut ko. Pacienti, onko vai neonko, viņi vēro, kad, teiksim, suņus apdrošina? Jā, bet joprojām ļoti maz. Bet mēs vienmēr ļoti priecājamies, tāpēc, ka tas ir kaut kāds tāds tā kā aizmugure, tev nedaudz tāds drošības spilvens, un tas saimnieks jau mazāk streso, kad viņš atnāk uz vizīti, jo viņš zina, ka viņam nedaudz būs vieglāk, ja viņam kaut kādu daļu atmaksās. Jā, protams. Mūsu raidījums paredz, ka es uzdodu tev ekspresa jautājumus. Tas nozīmē to, ka vienu no šīm atbildēm, pat ja tev šķiet, ka es gribu ņemt abas atbildes, bet vienu no tām, kura kaut 0,5% vairāk tu ņemtu šī konkrētajā dienā un brīdī un savā dzīves situācijā. Tad laižam, jā? Kaķi vai suņi? Suņi. Emocijas vai loģika? Emocijas. Onkoloģija vai ķirurģija? Onkoloģija. Diagnostika vai ārstēšana? Diagnostika. Suņu audzētāja vai veterinārā ārste? Šis ir ļoti piņķerīgs jautājums. Veterinārā ārste šobrīd pieņemsim. Šobrīd tieši tā. Suņu izstādes vai pastaigas ar suņiem? Izstādes arī var apvienot ar pastaigām. Vispirms izstādes, tad pastaigas, vai otrādi? Daba vai pilsēta? Daba.
Restorāns vai kino? Kino. Rīts vai vakars? Vakars. Marinēta vistiņa vai medus kūka? Medus kūka. Vairāk saldumi. Bet starp citu, cilvēku dakteriem, vismaz vecos laikos atceros, ka tur kūciņas un visu kaut ko, vistiņas un desiņas. Kā jums klīnikā mēdz pacienti kādreiz palutināt ar kaut ko garšīgu? Ļoti daudz nes saldumus tiešām. Un gribētos jau, lai nes kaut ko veselīgāku. Nu, man arī ir gribējies, toreiz, kad mēs ar Safīru gājām ārā no klīnikas, tad man bija šī sajūta, es katru dzimšanas dienu cepšu pēc citī klīnikai un doktorai Karolīnai kūciņu ar gadskaitlīti, ka mums jau tik. Šobrīd, protams, pēc šī te gadījuma, ar ko es izgāju cauri, es pavisam savādāk skatos uz daudzām lietām un vispār suni savā dzīvē, suņa klātesamību, suņa to, ko viņš man nozīmē, bet pareizāk sakot, pat laikam precīzāk sakot, ko nozīmē katrs mirklis. Katrs šis mirklis, šī diena, šī sekunde, nevis tad mēs kaut kad, tad es aizvedīšu sunu uz jūru, kur viņai ļoti patīk. Nē, es vedīšu rītu, un vai šovakar es izdomāšu, kā mēs varam pavadīt brīnišķīgu laiku kopā, jo dzīvē reizēm var sagriezties visas sekundes simtdaļā, un tad lai tiešām tev nepienāk šī doma, ka kāpēc mēs to neizdarījām, bet ka mēs katru dienu dzīvojam brīnišķīgu dzīvi, un mēs kā saimnieki darām visu iespējamo, lai dāvātu savam sunim, kurš ir atnācis pie mums, un mēs esam kopā ar viņu visbrīnišķīgāko, laimīgāko suņa dzīvi. Jā, mūsu raidījuma formāts paredz, ka arī viesim, ja gribās, var kaut ko man uzjautāt, var uzjautāt kādu jautājumu, vai tev varbūt arī gribās man kaut ko pajautāt? Jā, man bija tāds jautājums, ja nebūtu pasaulē vācu aitu suņu, kāda šķirne būtu numur 2, kad izvēlētos? Ļoti labs jautājums. Vācietis, jā, ir. Es iepriekš laikam doktoru Nartišu, mums bija viena epizode, kur es runāju par vācu aitu suņiem un to, kā es izjūtu šo suni vairāk kaut kā viņa īpašības, kaut kā ar sevi, vai ka es gribētu aizgūt kaut ko no šī vācu aitu suņa, kas ir darba šķirne un atlētisks un sportisks, ka man tas viss ļoti, ļoti pievilcīgi. Jā, es mīlu visus, es tiešām ļoti, es dievinu katru šķirni, un tas nav tagad, tā kā es tā saku, jo tā būtu jāsaka, es pat iedomāties kādreiz pirms daudziem gadiem, kad es izvēlos vācu aitu suņu šķirni, nevarēju iedomāties, ka es katrā es to esencīti, katrs suns, ar ko es satiekos, šķirnīt, bezšķirnīt, tam pat nav nozīme. Bet es tev tagad pārsteigšu, iespējams. Kaut ko dekoratīvu? Jā. Un tavējo kavalierīti. Jā. Jā, un tas ir tā kā man nācis caur maniem suņu saimniekiem, caur saskarsmi ar mazajiem King Charles Cavalier spanelīšiem, kurus esmu viņus vērojis, un es esmu tieši kopā laiks ar viņiem, man ir devis iespēju ļāvis ieraudzīt ārkārtīgi brīnišķīgas iezīmes, tādu tik skaistu, inteliģentu lojalitāti. Bet viņi ir pilnīgi pretēji vācu aitu suņiem. Jā, tāpēc es teicu, ka tagad es tev ļoti pārsteigšu, jo tas nebūs malinoā, bet viņi man šķiet, varbūt es maldos, bet, protams, atkarīgs no temperamenta rakstura, bet man viņi šķiet arī kā brīnišķīgi potenciāli, tā kā kanisterapijas. Jā, viņi ir. Vai ne? Viņi var būt ļoti labi, jā. Jā, un šis ir tas, ko es tādā varbūt nākotnē skatīsies, kā tie dzīves līkloči, kur ko, bet es pamanīju tavu mazo šobrīd pīlādzīti, kas ir bērniņš, jā? Kucēniņš tavai suņu meitenītei, un pīlādzīts meklē mājas. Un, es šoreiz noturējos. Bet mēs vēl varam parunāt par to. Jā, mēs vēl par to varam parunāt. Bet es ieraudzīju pīlādzīti, un es viņam novēlu visbrīnišķīgākās mājas un kolosālu suņu ģimeni, jo tur noteikti tā ģimene būs viennozīmīgi laimīga ar šo brīnišķīgo puisīti. Viņš ir ļoti inteliģents. 2,5 mēneši. Un to arī var redzēt. Un tu biji izlikusi bildītes, 6 kucēniņi bija? 5. Un es viņus ļoti, ļoti pētīju. Tas ģimīšos, arī krāsiņās, tur jau ir arī tāds atšķirības, tur var kaut ko pamanīt.
Un no visiem, man likās, ja man būtu ņēmis, tad tā pīlādzīte. Mums to pīlādzīte. Viņš ir ļoti īpašs, tiešām, viņš kaut ko ļoti īpašu gaida. Jā, un tie tā pirmie bērniņi šai mamītei. Jā, un tad arī tev īpaši sirdī, vai ne? Pīlādzīte, es domāju, jo arī ļoti Mums vispār bija ļoti grūti. Māmiņa negribēja kucēnus. Tas arī dzirdēts. Viņa viņus nepieņēma un tā kā man vēl īpašāk viņa bija, jo es bezmaz vai ar šļircīti viņus baroju, un tas ļoti grūti bija. Un pīlāds bija viens no grūtākajiem, jo viņš nesaprata, kad visi jau iemācījās ēst barību, viņš vēl nemācēja. Man viņš bija jābaro, un es viņu ņēmu uz darbu līdzi, un mēs visi viņu auklējām. Viņš ir ļoti sociāls, tas nozīmē. Jā, viņš ir. Viņam nav vairs nekāda problēma. Kādu ģimeni tu viņam novēlētu? Galvenais, lai viņš būtu mīlēts. Vienkārši, lai viņš ir klātesošs visur, jo kavalieris viņš grib būt visur klāt. Toaletē, virtuvē, visur. Tā kā, lai viņam ļauj būt klāt savam cilvēkam. Ģimenes loceklis, mīlulītis, vai ne? Kompanjons un kompanjons visur kopā. Jā, jo kavalieri, man liekas, viņi nav suņi, viņi cilvēciņi. Jā. Viņi mazi cilvēciņi. Jā, un tas ir tas, ko es ar saviem skolēniem esmu. Visi tiešām. Tas nav tā, ka es kādu vienu vairāk vai mazāk brīnišķīgi. Es dievinu katru savu skolēnu un katru satikto suni, kas manā dzīvē. Bet kavalierīši man ir iekrituši sirdī, jo es kaut kā tā šo te, kad mazais cilvēciņš, to es tiešām esmu zemapziņā kaut kur esmu sajutusi. Tā kā jā, es novēlu pīlādzītiem brīnišķīgas mājas. Cerams. Sirsnīgs paldies, Karolīna, ka tu atsaucies, ka tu atnāci pie mums. Es esmu pārliecināta, zinu skaidri, ka šī būs ārkārtīgi vērtīga epizode katram suņu saimniekam. Vai tas, kurš vēl tikai plāno kļūt par to, jo šī ir dzīve, un ar to, kā Karolīna teica, saskarās vismaz zināmie gadījumi ir katrs 4., 5. vai 20–25% sunīšu, kas ir zināmi, un cik vēl daudz ir tie, kuri neveic nekādas pārbaudes analīzes un diagnostikas. Tu noteikti apgaismoji mums parastos suņu saimniekus par daudzām lietām, kas šobrīd, es domāju, noteikti visiem jau ir daudz izprotamākas, saprotamākas. Un labā lieta un labā ziņa ir tā, ka šī diagnoze vēl nav spriedums. Un viss ir iespējams. Un arī es personiski vēlreiz saku tev vislielāko paldies mūsu Safīras ārstēšanā, un mana Safīra ir vesela, stipra, laimīga, un enerģiska meitene. Paldies, ka uzaicināji. Paldies. Un ar jums, skatītāji, mēs tiekamies jau nākamajās rubrikas par suni bez filtriem epizodēs. Paldies, ka skatījāties!